Tas kungs lai ir ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis evaņģēlists Marks 1. nodaļā. Gods tev, kungs! Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlija iesākums. Kā pravietis Jesaja rakstījis, redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu. Saucēja balss tuksnesī. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa tekas. Tā Jānis bija tuksnesī un kristīja un sludināja grēku nožēlas kristību, grēku piedošanai. Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālemes ļaudis, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jostu ap gurniem, un ēda siseņus un savvaļas bišu medu, un viņš sludināja: viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa sandaļu siksnas. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Kungs, mēs lūdzam tavu klātbūtni, lai tu palīdzi mums sadzirdēt tavu evaņģēliju vēsti, tavus klauvējumus, tavus pamudinājumus, ka mūsu sirds atveras. Mēs tev sekojam un priecājamies, kungs, ka tu esi ar mums visiem. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Nu jau pavisam drīz, ja mēs tā padomājam, 10 dienas ir līdz Ziemassvētkiem. Šodien 14. 24. vakarā mēs būsim mūsu baznīcā un priecāsimies par Kristus piedzimšanu. 10 dienas līdz Kristus piedzimšanas svētkiem. 10 dienas ir tāds, varētu teikt, apļa struktūras skaitlis. Tas nozīmē tā kā pabeigtais aplis 10. Un vēl šajās 10 dienās mēs varam nonākt pie kaut kā varbūt svētīga, kaut kā jauna. 10 dienas vēl tādā sagatavošanas laikā, 10 dienas, kurās mēs sataisām tam kungam ceļu. 10 dienas, kurā mēs darām līdzenas viņa takas. Pakalnus mēs darām zemākus un ielejas mēs ceļam augšā, lai Dievs pie mums var nākt. Un tā ir tas vēstījums adventa laikā, 3. adventē, par ko Jānis Kristītājs saka. Un kā tad mēs gatavojamies Ziemassvētkiem? Varētu teikt, tā 2 veida gatavošanās, tā ārējā un iekšējā. Un tā viena ir gatavošanās svētkiem. Pirmā jau ir tāda, vai jūs esat jau padomājuši, piemēram, par eglīti. Kādi jūs esat, kādi nemaz neesat. Vai jūs, piemēram, pēc idejas, vai jūs dosieties mežā, vai arī jūs dosieties nopirkt. Tiem, kam nav mežs, tie dodas nopirkt. Vai jūs esat jau padomājuši, pie kā jūs dosieties ciemos, un kuri brauks pie jums ciemos? Kā notiks arī šīs lietas? Vai jūs esat domājuši par dāvanām, vai jūs jau tīrat savu māju, vai jūs jau uzpošat tās ārējās lietas, kā jūs gatavojaties svētkiem? Un gatavošanās svētkiem no vienas puses ir tāda, nezinu, vai par to vajadzētu runāt, bet ir labi gatavoties. Bet tā ārējā gatavošanās citreiz var būt pilnīgi nesakarā ar iekšējo, bet varbūt arī sakarā, jo galvenais ir šī garīgā gatavošanās. Un, ja mēs patiešām vēlamies, ka šis vārds autentiski, tas nozīmē patiešām tuvāk tai Ziemassvētku būtībai vai Kristus piedzimšanas svētku būtībai gatavoties Ziemassvētkiem,
tad nepietiek tikai ar ārējo. Nepietiek saicināt viesus, nepietiek dabūt eglīti, nepietiek sapirkt dāvanas. Vajag kaut ko vairāk, vajag kaut ko dziļāk. Vajag mums sagatavot nevis savu ārējo telpu, bet sagatavot savu iekšējo telpu, sagatavot savu sirdi. Un tā ir 3. adventa vēsts: sagatavojiet savu sirdi Kristum. Jo viens ir, ka mēs izejam viņam pretīm, un ko tas arī nozīmē iziet Jēzum pretīm, bet sagatavot savu sirdi viņam. Un adventa laika vēsts ir tāda, ka tam procesam, tam gatavošanas procesam ir liela jēga, ka es meklēju un atkal atrodu Dievu. Un kristīgajā teoloģijā tas tā skan, parasti mācītājiem iegriež ausī: meklēt un atrast Dievu. Jo patiesībā Dievs ir tas, kas mūs atrod. Citreiz cilvēki saka, vajag pieņemt lēmumu, pieņem Jēzu par savu personīgo pestītāju. It kā pareizi. Bet patiesībā Dievs ir tas, kas tevi atrod, tevi, kā teikt, noķer tavā dzīves situācijā, vai tevi saķer tad, kad tu krīti, vai paņem aiz rokas, kad tu esi nomaldījies, vai tad, kad tev kas sāp, tad viņš pieskarās ar savu žēlastību, bet tā ir Dieva aktivitāte cilvēka pasivitātē. Dievs ir tas, kurš nāk un aizķer tavu sirdi un tevi atrod un tevi ved mājās. Un man liekas, es taču pieņēmu lēmumu, es taču atradu Dievu. Bet tas nav tāds personal Jesus, kā Depeche Mode dzied, es nezinu, vai jūs atceraties to dziesmu. Mums nav personiskais Jēzus. Mēs piederam viņam, nevis viņš pieder mums. Mēs neesam dievturi, kas Dievu tur. Dievs ir tas, kas mūs tur. Dievs ir tas, kas mūs ir atradis. Mēs turamies tāpēc, ka Dievs ir ar mums. Citāk mēs paslīdētu kāju, mēs nogāstos un tas viss slikti beigtos. Bet Dievs ir tas, kas manai kājai neļauj slīdēt, kā psalma vārds saka. Viņš ir tas, kas mani notur. Un šis adventa laiks ir tas, kurā es atskārstu, ka Dievs taču ir ar mani. Tā kā es bērniem teicu, Dievs nekad tevi neatstāja. Mēs viņu atstājam, mēs pazaudējamies, mēs zaudējam, kā varētu teikt, orientēšanos. Tā kā mežā ziemā vai tad, kad dikti sniegs, tad mēs pēkšņi nevaram saprast, kur mēs īsti atrodamies. Kā lai tagad tiek līdz Ogrei vai līdz Ikšķilei zilajos kalnos, kaut kur esam apmaldījušies, un beigās izrādās mēs pie Dubkalniem kaut kur izejam laukā. Kas notiek ar manu sirdi šajā adventa laikā? Un tas ir viens tāds jautājums, kas notiek ar manu sirdi? Mēs skatāmies apkārt, mēs lūkojamies uz to, kas notiek sabiedrībā, kas notiek politikā un Ukrainā vai vēl kur citur, bet adventa laikā ir svarīgi atbildēt uz šo jautājumu, kas notiek ar manu sirdi. Un tas ir lai tu saprastu, kas notiek ar tavu sirdi, tev ir jāapstājas. Tu varbūt esi tāds cilvēks, kas visu laiku kā tāds vilciens brauc, un tur ir tāda stacija, un tur ir šitāda stacija, bet tev ir jāapstājās. Un man liekas, ka pagājušajā svētdienas teicu, kad ir svarīgi, ka tu esi gatavs Jēzus dēļ savu vilcienu apstādināt. Apstādināt vilcienu, tas ir vesels pasākums. Tas nav tik vienkārši apstādināt savu dzīvi. Jo tavā dzīvē tur viss kaut kas ir, tur ir vesels sastāvs, tur ir ģimene, tur ir darbs, tur ir vēl kaut kas, bet varbūt vērts patiešām, lai saprastu, kas ar tevi īsti notiek, kas notiek ar tavu sirdi. To var tikai tad, kad tu bišķi, kaut vai nedaudz, bet tomēr apstājies. Kas ar mani notiek? Vai es dzirdu, ka kāds pie manas sirds klauvē? Kā atklāsmes grāmatā ir šie skaistie vārdi, ko es pirmo reizi atceros, šos vārdus viens Ziemassvētku apsveikuma kartiņas 90. gados izlasīju, kur ir rakstīts: redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mīlestību ar viņu un viņš ar mani. Un izrādās, ka tur ir arī turpinājums šim pantam.
nākamais. Un tur rakstīts, to, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņa tronī. Tas ir turpinājums šim klauvēšanas pantam. Proti, cik svarīgi ir dzīvē uzvarēt šo savus kārdinājumus, cik svarīgi dzīvē uzvarēt to, kas man nāk priekšā, un es to varu uzvarēt tikai tad, kad es turos pie Kristus. Nevis tu esi uzvarētājs, bet Kristus tevī, tavā sirdī, jo viņa spēks ir lielāks par to, kas manī ir. Viņš mani notur, viņš palīdz man to sazemējumu atrast ar Dievu un atrast manai sirdī to satvaru, ka es nepazaudējos savā ikdienas dažādās lietās. Un varbūt tas ir jautājums šī adventa laikā, par ko man ir nemieris, jo par daudz ko mums ir nemieris. Mums ir nemieris par sevi, mums ir nemieris par daudziem pienākumiem, par to, ka naudas trūkst vai par to, ka ir kaut kādas problēmas mums pašiem ar veselību, citiem ar veselību, kas tur vēl mums ir nemieris par kaut ko. Bet ir nemieris, kas ir saistīts ar praktiskām lietām, kas ir saistīts ar mūsu kaut kādām darba lietām, ar mūsu patības lietām, ar ego lietām, bet ir arī nemieris, kas ir saistīts ar Dievu, ar ticību, ar manu esamību Dieva priekšā. Un ir ļoti svarīgi, kad mēs kaut kādā brīdī pie šīs patiesības, pie savas reālās patiesības nonākam un jūtam, man ir nemieris par to, ka es neatrodu laiku Dievam. Es neatrodu laiku savā dzīvē, es visu laiku skrienu, un man nav laiks priekš Dieva. Man nav laiks palūgt, man nav laiks izsūdzēt grēkus, man nav laiks varbūt palasīt, kaut vai nedaudz, bet palasīt no svētajiem rakstiem, vai man nav laiks pie tā, un man par to ir nemieris. Un varbūt pietiek ar to, ka tu atrodi tam laiku, bet tu atrodi savam nemieram norimšanu, ka tu vari šo savu nemieru celt Dieva priekšā, teikt, Dievs, man ir nemieris par to un par to, nāc un palīdz man to sakārtot. Dod man spēku sakārtot to, kas ir manos spēkos, un to, kas nav, tad palīdz to izdarīt tā, ka tu izdari to, ko es nevaru izdarīt. Vai arī atsūti man cilvēku, kas man palīdzētu to izdarīt. Varbūt, kad arī tā viņš var izdarīt. Un nākamais ir, kas manu sirdi dara laimīgu. Mēs varam padomāt citreiz, kas manu sirdi dara laimīgu. Un ir tās ārējās laimes, un ir tās mazās skaistās laimes, par ko Kārlis Skalbe raksta savās pasakās, tās mazās laimes, bet ir tā garīgā laime, kad es piedzīvoju kaut ko no Dieva, kādu vēstījumu no viņa, kādu atgādinājumu, Dieva mīlestības apliecinājumu savā dzīvē. Par ko es varu pateikties Dievam, un pēc kā ilgojas mana sirds. Mana sirds ilgojas pēc lielākas Dieva žēlastības, mana sirds ilgojas, kad es varētu nonākt pie kādas jaunas garīgas atziņas. Un varbūt, kad šī adventa laikā Dievs tev iedod kādu jaunu garīgu atziņu, un varbūt tagad jūs dzirdat kaut ko, mācītājs pateica kaut kādu labu jaunu lietu, un tas ir tik interesanti, tas ir kaut ko tādu, ka Dievs tev iedod caur cilvēkiem, caur svētajiem rakstiem, varbūt caur lūkšanu, caur apceri, tev iedod kādu labu, vērtīgu, garīgu dāvanu. Un viņš katru dienu varbūt iedod pat pavisam nedaudz kādu prieku tavai sirdī. Tālāk turpinot par šī 3. adventa tēmu, par Jāni Kristītāju, mēs 3. adventā lūkojamies uz Jāni Kristītāju. Un tā ir, varētu teikt, klasiskā adventa salikums, ka 3. adventa tiek veltīta Jāņa Kristītāja vēstī, zīmei. Un Jānis Kristītājs ir tas, kurš ir tautas atmodinātājs. Un tautai ir vajadzīgs ik pa laikam, jebkurai tautai, es padomāju, jebkurai, ir vajadzīgs ik pa laikam kāds, kas viņu bišķi sapurina un atmodina. Un Jānis Kristītājs ir tāds tipisks tēls, tāds hrestomātisks vai tāds, kas principā atmodina tautu, pa īstam atmodina
un saka, celieties no garīgā miega. Jūs esat gulējuši tik ilgi, un Izraēla tautai nebija kaut kādi 400 gadu pravieši. 400 gadu neviena pravieša nebija. Un Jānis Kristītājs atnāk un atmodina tautu, un viņi visi atmožās, un ir pravietis mūsu tautā. Kas ir noticis, ka tautai Dievs ir atsūtījis tādu personību, Jāni Kristītāju, un visi ceļās, un visi dodās, un notiek liela sakustēšanās tautā. Un iedomājieties, jau latviešiem ir 3 atmodas, vai ne? Un tagad kaut kas notiktos, kad atkal mēs esam gatavi atmosties, atvērt savas acis uz to, ar ko mēs dzīvojam, kā dzīvojam, kāpēc tā dzīvojam, lai mēs varam kā tauta atkal būt dzīvi, lai mēs garīgi negulētu. Jo cilvēkiem kaut kā ir tāds stāvoklis, ik pa laikam cilvēki aizmieg garīgā ziņā. Un tā atmodināšana notiek ik pa laikam, un Jānis Kristītājs ir tas atmodinātāju, tāds varētu teikt, tēls vai simbols principā. Un tāds Jānis Kristītājs katrā tautā ik pa laikam tiek sūtīts. Paskatieties apkārt. Un tā varētu teikt, Jāņa Kristītāja laikā, tāpat kā apostols Pāvils vēlāk raksta, ka visa radība gaida pārmaiņas. Mēs visi gaidām pārmaiņas, svētīgas, labas, cerīgas pārmaiņas, kad būs pārmaiņas. Mēs gaidām uz to. Un Jāņa Kristītāja vēsts un pēc tam arī Jēzus Kristus vēsts pieteikums ir atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un tas ir viņa tāds pieteikums, tāds sākums tam visam, ko viņš dara. Un arī Jēzus saka tāpat, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt. Un tur ir 2 daļas šajā pieteikumā. Pirmā ir, kad ir atgriezieties, atmodieties, pārmainieties. Tā turpmāk vairs nevar dzīvot, kaut kas ir jāmaina. Mēs gribam kaut kādas pārmaiņas, ir kaut kas jāmaina. Un visi jūt, ka tās pārmaiņas ir vajadzīgas, tā nevar turpināt. Un nākamais ir, Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Ir kaut kas tāds, ko mēs pilnīgi jūtam, pat gaisā virmo kaut kas šis jaunais. Un tas ir no Dieva. Un šī Dieva žēlastība ir tik tuvu. Un tāpēc ir nepieciešams ko mainīt mūsu dzīvē. Jo, kā apostols Pāvils arī raksta, nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. Tāpēc atmetiet tumsības darbus un terpieties gaismas bruņās. Apmainiet savu dzīvi, tā lai jūs esat tādi, kādi pēc būtības esat. Jūs esat kristīti, jūs esat Dieva bērni, jūs esat gaismas bērni. Tāpēc darbojieties šajā jaunajā identitātē, kas jums ir dota. Un jāsaka, šī 3. adventa turpinājuma vēsts ir tas, ka tā ir ilgošanās. Būtībā 3. adventa runā ne tikai par to, ka Jānis sapurina, bet arī sapurina uz kaut ko, ka mēs ilgojamies, ka cilvēka sirds ilgojas pēc Dieva, ka mūsos ir šīs ilgas, šī vajadzība pēc Dieva. Jo tikai tad cilvēks ir gatavs mainīties, ka viņš saprot, ka viņam vajag. Jo kamēr mums nevajag, nav nekāda jēga. Tevi atmodinās un tu teiksi, ko tu gribi no manis. Bet ja tevi atmodina, tad tu saproti, kaut ko vajag. Mums ir vajadzība, mēs nevaram, mums ir tukša vieta, Dieva nav manā dzīvē. Tur, kur jābūt ir Dievam, ir tukša vieta. Un tajā tukšajā vietā vēlns sēž. Vai tukšajā vietā sēž mans ego, vai tur sēž liels zelta teļš, vai tur sēž kaut kas vēl. Bet tur ir jābūt Dievam. Tur ir jābūt Dievam. Un šī vajadzība, šīs ilgošanās pēc Dieva, tas ir ļoti, varētu teikt, principiāla lieta. Tas ir ļoti būtiski, šī ilgošanās pēc viņa. Un Jāņa Kristītāja zīme ir šī saucēja balss tuksnesī. Un tas ir kaut kas, par ko ir vērts padomāt. Mēs jau esam diezgan ilgi, bet es jau pateikšu to.
par saucēju balss tuksnesī. Jūs iedomājaties, tam ir kaut kāda jēga. Pirmais, ko jūs dzirdat šos vārdu salikumu, saucēju balss tuksnesī, ir tas, ka tas ir bezcerīga, traģiska loma. Tas, kurš ir saucēju balss tuksnesī, tas ir pravietis, kurā neviens neklausās. Pravietis, kurš ir izgājis un sauc uz tautu, bet tautai neinteresē. Viņiem tā viņa teikšana ir kaut kas garām, kaut kas, kas nesaistās ar viņu vajadzību. Viņiem nevajag to Dievu. Viņš saka, re, kur ir Dievs? Viņi saka, mums to Dievu nevajag, mums re, kur savi Dievi. Bet starp citu, Jāņa Kristītāja šis viņa tēls, saucēja balss tuksnesī, nenozīmē oriģināli pēc svētajiem rakstiem, nenozīmē šo traģisko situāciju. Bet pilnīgi pretēji tas nozīmē to, ka balss, kas atskan tur laukā, saucēja balss tuksnesī ir balss, kas atskan tur laukā tuksnesī. Nevis, ka viņš sauc bezcerīgi, bet tā ir balss, kas skan šeit. Mēs te sēžam, mums te ir labi, bet tur laukā tuksnesī atskan balss. Un mēs ieklausāmies, kas tā ir par balsi, kas ir laukā šeit no mūsu sekulārās vides, no pasaulīguma. Balss, kas neatskan nevis pasaulē, bet tur laukā. Viņš ir tas, kurš ir izgājis laukā, viņš ir tā citādā balss, tā fascinējošā, tā balss, kas nenāk no šīs pasaules domāšanas, no mūsu paradigmas. Viņa nāk no tur, kur ir Dievs, un caur to viņa ir ļoti fascinējoša. Balss tuksnesī, saucēja balss tuksnesī nozīmē, ka tā ir balss, kas nāk tur no Dieva valstības. Un cilvēki tāpēc viņā ieklausās un meklē, ko tas nozīmē. Un tāpēc tie cilvēki iziet laukā no Jeruzālemes, no savām pilsētām. Viņi atstāja šo pasaulīgo domāšanu, lai meklētu šo dievišķo domāšanu, lai meklētu dievišķo motivāciju, lai atrastu kaut ko, kas ir tās balss avots, ko tas nozīmē. Un šī saucēja balss tuksnesī aicina iziet no šīs pasaulīgās domāšanas, no vērtību sistēmas, kura vidū ir cilvēks, uz vērtību sistēmu, kura vidū ir Dievs, kurā vidū ir Kristus. Saucēja balss tuksnesī nozīmē balss, kas aicina cilvēku meklēt tur, kur Dievu var atrast. Tu neatradīsi Dievu tur, kur Dieva nav. Tu vari atrast viņu tikai tur, kur viņš ir. Un Dievs būs ārā no tās pasaules, kur tu tagad atrodies. Un tāpēc šī saucēja balss tuksnesī, tas ir Jāņa simbols, Jāņa zīme. Un tas aicinājums, šis garīgais aicinājums atskan katrā laikmetā. Šī saucēja balss tuksnesī. Citreiz viņi ir saprotamāki, citreiz jūtamāki, un citreiz cilvēki viņu pilnīgi nedzird. Pilnīgi mēs nedzirdam. Tāpēc, kad mums kaut kā ir, mums ir tie savi dievi, mums ir kaut kā, mēs esam pilni, mums nevajag to. Bet citreiz ļoti vajag. Un atslēga vienmēr ir tajā, ka tev vajag Dievu, ka tu esi izsalcis, ka tā vieta ir tukša, ka tev ir iekšējs tukšums, ka tur ir melnais caurums kaut kāds iekšā tajā sirdī. Un tu visu tur sasūc tajā melnajā, visa tava patība tur ir iekšā, bet tur jābūt Kristum. Un kad Kristus ir tavā sirdī, tad tava sirds uzzied, tur ir dzīvība. Tur ir saule, tur ir siltums, tur ir dzīvība, tur ir spēks, tur ir miers un laime, tāpēc, ka Kristus ir tavā sirdī. Un cilvēks to meklē, un kamēr viņš neatrod, tamēr viņš ir šis meklētājs, staigātājs, kā sprīdītis, līdz kamēr viņam ir jāatrod šī laimīgā zeme. Tāpēc šis 3. adventa vēstījums ir ilgošanās un arī, es domāju, arī satikšana. Izejot laukā, atrodot to, sekojot Jāņa Kristītāja balsī un norādījumiem, mēs atrodam Kristu. Jo Jānis Kristītājs vienmēr aizved līdz Kristum. Tā ir viņa šī loma. Viņš ne tikai sauc, un tas ir bezjēdzīgi, bet tas ir, kā teikt, mūsdienās sakot, tā ir saite vai links, saite, kas aizved līdz Kristum. Es sāku es atsaucos Jāņa Kristītāja vēstī,
un viņš mani aizvedīs līdz Kristum. Viņš nevis vienkārši sauc, lai tevi atmodinātu, bet sauc, lai tevi aizvestu līdz Kristum. Un 3. adventa ir tas sauciens laukā no pasaules līdz Kristum. Un tad, kad Kristus ir tavā sirdī, tu esi atradis to, pēc kā tava sirds pa īstam ilgojās. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.